apbījumu labošanu. Tātad mēdz būt kapos, kad ir uz pieminekļa bijis norādīts, piemēram, tikai konkrēti šajā gadījumā vārds uzvārds. Ja? Tātad, ja mums ir iespēja, mēs uzzinām, kāds ir šīs konkrētās personas dzimšanas datums un miršanas datums, tad tieši tāpat spiežam uz konkrēto kapu kopiņu, uzvārdu, labot, un mums atvērsies paplašinātā forma, kur tad mēs papildinām pēc tā, ko esam uzzinājuši, vai tie dzimšanas, miršanas gadi, vai kāda vēl papildus informācija. Otra lieta ir tāda, kad ir šīs te pelēkās kapu kopiņas, ja, kas saucās kā nezināmie. Tieši tāpatās, ja mēs uzzinām, kas konkrētajā kapu vietā ir apglabāts, mēs noklikšķinam uz šīs konkrētās kapu kopiņas, atverās forma, kurā tad mēs varam ievadīt mirušā vārdu uzvārdu, datumus, nospiežot saglabāt. Šī konkrētā kapu vieta jau vairs nerādīsies pelēka, bet rādīsies šādi brūni jau ar konkrētajiem datiem.